Tere, me oleme siin koos Läti okupatsioonide muuseumis ja meiega on koostööpartnerid siinsest muuseumist. Eelkõige tervitan siin Harita Maninat, kellega me oleme juba teinud koostööd mitu aastat ja jätkame sellega nii nagu ka Leedu omaga. Labdien! Šodien mums notiek tikšanās Latvijas okupācijas muzejā. Un vispirms es gribētu sveicināt mūsu jau ilglaicīgu sadarbības partneri Maniņas kundzi, Haritas Maniņas kundzi. Ja küsimuseks olekski, et kuna Eestis on olemas samuti okupatsioonide muuseum Vabamu, et kuidas töötab, mis alustel töötab Läti okupatsioonide muuseum? Un pirmais jautājums mums būtu sekojuši. Mums Igaunijā okupācijas muzejs, tā ir privāta uzņēmums ar nosaukumu Vabamu. Vabadustar brīvība. No tās ir tas nosaukums. Bet jautājums būtu sekojuši, kādā veidā veidojums ir Latvijas okupācijas muzejs un uz kādam pamatam tas strādā? Latvijas okupācijas muzejam ir 30 gadu ilga vēsture. Liels ieguldījums ir bijis trimdas latviešiem, bijušiem trimdas latviešiem, kas atgriezās no rietumvalstīm Latvijā dzīvot. Arī viens no faktiski idejas autoriem bija Amerikas Savienoto Valstu profesors Paulis Lazda ar saviem līdzgaitniekiem un domu biedriem. Un nesen Latvijas okupācijas muzejs atzīmēja jau 30 gadu jubileju. Läti okupatsioonimuuseum loodi 30 aastat tagasi ja selle loomise idee autoriteks olid välislätlased ja konkreetne nimi, keda siin just nimetati, oli Lazda. Paulis Lazda. Paulis Lazda. Selle juures. No, see on väga sarnane meie omaga ka samuti. Siis küsiks niisugust asja, et mis on teil seoses, kuna me teeme suurpõgenemise projekte, tutvustame laiemalt ühiskonnale, mis toimus 1944. aasta sügisel ja pärast seda, kui eestlased põgenesid Eestimaalt ja mis nendega toimus, kas Läti muuseumi uurijad ka neid asju panevad kirja või uurivad või midagi teevad, et kuidas sellega on siinses muuseumis lood? Paldies par atbildi. Tas nozīmē, ka jūsu muzeja tā pamati pie dibināšanas bija ļoti līdzīgas kā arī Igaunijā. Bet turpinot tagad mūsu sarunu, mans otrais jautājums būtu par to, sakara to, ka mēs Igaunijā mūsu okupācijas muzejā veicam vairākus projektus sakara ar 1944. gadā lielam bēgšanam. Un mēs pētām to, kā ir veidojusi cilvēku kaitas, dzīves kaitas pēc tā lielas bēgšanas. Viņi pēc nācēju dzīves kaitas ārzemēs un tā tālāk. Vai kaut kādi tādi projekti notiek arī jūsu muzejā? Tā ir daļa no ekspozīcijas gatavošanas. Mēs tagad esam jaunās telpās, muzeja telpās, un jau, lai sagatavotos plašākai ekspozīcijai jaunās telpās, iepriekš jau vismaz gadus 10 notika jaunās pašreizējās ekspozīcijas plānošana un sagatavošana. Un vienlaicīgi arī tātad mums tiek vākti audio un video materiāli, atmiņas, tā skaitā
par bēgļiem, jo arī daļa no šodienas latviešiem un rietumu latviešiem, kas atgriezās Latvijā un viņu bērniem, tad viņu vecākiem un vecvecākiem ir šīs atmiņas par bēgļu gaitām 1944.–45. gadā. Tähendab, siin see töö nüüd suurpõgenemise jäädvustamisel, see toimub üldise nende ekspositsioonide ettevalmistamise käigus. Eriti viimase 10 aasta jooksul seoses sellega, et väga palju pöördunud tagasi välismaalt kunagisi sõjapõgenikke, nende järeltulijaid, on olemas küllap palju materjale, ütleme fotomaterjale, mida saab kasutada ekspositsioonides ja kogu see töö toimub sel moel põhiliselt. Siis küsikski, et kas need ekspositsioonid on vahetuvad või nad on kogu aeg üleval või siis mismoodi neid materjali kasutatakse? Jautājums, kāda veidā tiek tās ekspozīcijas izmantotas? Tie pastāvīgas ekspozīcijas vai ekspozīcijas tiek mainitas laiku pa laiku? Pašlaik tātad, turpinot iepriekšējo atbildi, tad pašlaik ir 315 bēgļu videoliecības savāktas. 315 no 2479. Jā, tātad tas ir kaut kur apmēram 10. daļa ir par otrā pasaules kara nogales bēgļiem. Jautājums par ekspozīciju. Tähendab, kogudes on praegu 315 videot sõja lõpust ja suur osa sellest on just nendest põgenejatest, nende elukäikudest, nende lood, jah. Jā, un par ekspozīcijām tātad ir pamatā ir pastāvīgā ekspozīcija, pie kuras darbs notika vairākus gadus ļoti skrupulozi un kas tika atklāta līdz ar muzeja jaunās ēkas atklāšanu. Un ir mums arī izstāžu zāle, kurā ir mainīgas ekspozīcijas, kuras tad ir mazāka izmēra izstādes arī par dažādām tēmām. Meil on, tähendab, see põhiekspositsioon, mis on püsiekspositsioon, aga siis on ka näituse saal, kus on need vahelduvad ekspositsioonid, näitused pannakse välja, aeg-ajalt vahelduvad. Ja nüüd meil ongi see ekspositsiooni osas on lisandunud meie hiljuti käiku antud uus hoone osa, mis annab meile palju rohkem võimalusi. Siis selle puhul küsiksin Evita Weinbergalt kõva häälega, et kas tal on midagi lisada selle juurde, tema on ju juhataja, siin direktor meie siin muuseumis, et kas midagi on lisada? Evita Weinberga. Feldenthal, tema on Feldenthal, ukse pealt sa lugesid, aga see on. Ja ma vaatasin, direktor on. Es esmu audiovisuālo materiālu krātuvas vadītāja, Evita Weinberga ir direktors biroja vadītāja. Aga kas tal on midagi lisada selle juurde äkki? Varbūt jūs varat kaut ko piebildīt tiem jūsu kolēģiem? Tātad es varu papildināt tieši par videoliecību ierakstiem, jo es vadu audiovizuālo materiālu krātuvi, un kā jau kolēģis minēja, tad šobrīd esam ierakstījuši 315 bēgļu videoliecības. Šīs videoliecības ir ierakstītas ne tikai Latvijā, bet arī Amerikā, Kanādā, Vācijā un Lielbritānijā. Tähendab, ta praegu lisas just tema hoole all ongi kõik need videomaterjalid ja need on mitte ainult Lätis, need on mitmed poolt Amerikast, Kanadast, Saksamaalt, teistest riikidest. Tāpat tās ir snieguši cilvēki dažādos vecumos, ja viņi ir bijuši dažādos vecumos, kad viņi devās bēgļu gaitās. 90. gadu sākumā beigās tie vēl bija pieaugušie cilvēki, kas jau pieaugušākā vecumā devās bēgļu gaitās, tad tagad jau tuvāk mūsdienām un mūsdienās mēs ierakstām tos bēgļus, kas devās bēgļu gaitās kā pavisam mazi bērni. Tähendab, ta ütleb, et eri aegadel on ka
eri vanuses inimesed teadustatud nendele videotele. Esialgu olid need just vanemate inimeste kohta võetud videod, aga viimasel ajal on ka palju laste kohta videosid. Nagu ma saan aru, teie hoolitsete siis uuringute eest, ma ei tea ta nime kahjuks praegu, aga me võime selle lisada, eks ju. Et how it is his name? Ainars Lerkis. Ainars Lerkis. Teie alla kuulub teatud uuringute meetodid või uuringute tegemine. Et kas te natukene lühidalt räägiksite sellest? Lerkis kungs just saad peetnieks. On Iivi jauta parto ka just ka notek jusu peetnes siis ka arviiba. Sitä arvo metodit. Nu, faktiski pētnieciskā darbība lielā mērā notiek Latvijas arhīvos. Strādājam ar arhīvu materiālu, arī pētam diezgan daudzas publikācijas par Latvijas okupācijas muzejām interesējošu tematiku ir atrodamas arī periodiskajos izdevumos. Nu, arī tātad piedalāmies zinātniskajās konferencēs. Latvijas okupācijas muzejs regulāri rīko interesantas zinātniskas konferences, kolokvijas un seminārus gan tādā plašākā lokā, gan arī šaurākā ekspertu lokā par konkrētiem šaurākiem varbūt jautājumiem, par ko ir nepieciešams izstrādāt dziļāku ekspertīzi. Tähendab, härra Lerkis selgitab, et ta põhiliselt töötavad muidugi arhiivimaterjalidega, muuseumite arhiivides, Läti ajaloo muuseumite arhiivides, siis osalevad ka teaduskonverentsidel ja kolleegidega siis ka ekspertnõukogudes vahetavad kogemusi ja oma materjale. Aga hea, siis me jõudsime juba peaaegu et lõpuni, et veel küsiks niisugust asja või selgituseks ütleks, et meil on niisugune ülesanne olnud, see tähendab ülemaailmne Eesti Kesknõukogu Tammepuu Eesti klubi, kes on nüüd juba mitu aastat tegeleb ju tegelikult sellega, et Eesti ühiskonnas oleks väga nähtav see sündmus, kuna okupatsiooniaeg ei saanud seda teha. Et kuidas nemad ühiskonnas rohkem näitavad just seda sündmust, millest ei saanud 50 aastat peaaegu rääkida okupatsiooni ajal? Sakaratoka Igaunia pēdējos gadus Igaunes vispasaules centrālā padomes initsiatiiva, kuri veidota spetsiālā darba gruppa par 1974. gada lielas bēgšanas darbagrupas nosaukumu, kura vadītāja ir Iivi Zajedova un arī Tammepuu. Eesti, tas ir Igaunes Ozols, mēs tulkasim tā nosaukumu. Tāds veidojums, kus nodarbas ļoti aktīvi ar to, lai stāstīt Igaunijas kopiena vispār Igaunia plašāk un vispirms Igaunijas, piemēram, skolēniem par to, kas notika 1974. gadā pirms jaunas padomu okupācijas sākuma, kāpēc cilvēkiem bija jābēg projām no savas dzimtenes. Un visi tādi jautājumi pastāstīt un paskaidrot, tāpēc, ka tas tiek jau aizmirst ļoti bieži. Un Iivi jautā, kāds darbs tiek veikts Latvijā tajā jomā? Vairākus gadus, tā skaitā par šo tēmu iedzīvotāju veikšanu uz rietumvalstīm, tas bija arī blakus citiem jautājumiem, starp tām problēmām, ko risināja un pētīja un arī materiālus vāca valsts zaudējuma aprēķināšanas komisija, teiksim, kas joprojām darbojās, ja, un arī ar šiem jautājumiem. Palju aastaid see töö, tähendab sellealane töö,
see oli üks nendest töösuundadest, mida teostas riiklik vastav loodud komisjon, mis hindas okupatsiooni ajal sooritatud kahjusid, tähendab, põhjustatud kahjusid. jah. See oli üks nende töösuundadest. Un arī vairākus gadus Latvijas valsts prezidenta paspārnē darbojās Latvijas vēsturnieku komisija, kas pētīja tieši ar padomju un nacistiskās okupācijas laiku saistītas problēmas. Un tātad Otrā pasaules kara tēma bija faktiski viena no 4 galvenajām tēmām, ar ko šī komisija nodarbojās, un tā skaitā tika skarts arī bēgļu jautājums. Tähendab, peale selle kogu aeg töötab Läti kõigi presidentide nii-öelda hoole all töötab Läti ajaloolaste komisjon, mis tegeleb okupatsioonide poolt põhjustatud kahjudega, nende uurimisega ja ka põgenike suund on üks nendest suundadest, mida nad uurivad. Väga hea. Täna toimub meil esimene kohtumine. Jā. Vai es varu papildināt atbildu uz iepriekšējo jautājumu? Muzeja iekšienē mēs kā audiovizuālo materiālu krātuve vācam šos cilvēku dzīves stāstus, tos starp bēgļu dzīves stāstus, un tad mūsu galvenais fokus šobrīd ir pēc iespējas vairāk savākt šo materiālu, lai pēc tam nākotnē ar to varētu strādāt. Bet arī šodien notiek ar to aktīvs darbs, piemēram, mūsu izglītības nodaļa, bez tā, ka jau lielajā ekspozīcijā ir šī tēma par bēgļu gaitām. Viņi regulāri gatavo jaunas nodarbības, kurās tiek skārta arī bēgļu tēma. Piemēram, karoga stāsts, tātad tie ir stāsti par Latvijas karogiem dažādos Latvijas vēstures periodos, to starp karogi, kas tika paņemti līdz bēgļu gaitās. Tas kā piemērs. Tähendab, nüüd nende videomaterjalide hoidla juhataja praegu selgitas, et ka neil toimub pidev nende materjalide täiendamine, audio- ja videomaterjalide täiendamine ja eriti just ka nende põgenike teemadel, neid käsitlevatel teemadel. Ja põhiline suund on sellele, et nad koguvad neid materjaleid, neid tulevikus saaks siis uurida, teha uurimistööd nende alusel. Aga need on ka pidevalt väljas siin ekspositsioonis ja samuti töötatakse koolinoortega sel moel, et töötatakse neil välja teatud teemasid, näituste teemasid ja siis käivad õpilased siin vaatamas. Täna toimub kohtumine tänu teie lahkele vastuvõtule siis muuseumis ja meile tulevad külla hoopiski Eesti kool Riias ja see on väga huvitav ettevõtmine, et olete meid siia ka lubanud vaatama ekspositsioone. Et kas teil, ma just kuulsin praegu, et käivad siin ka teiste koolide esindajad, et kas Eesti kool on käinud ka teie juures külas ennem? Šodien pateicoties jūsu laipnību, mēs esam pie jums ciemos, un pirmā daļā no mūsu tikšanas tas ir mūsu tagadējā saruna, bet nedaudz vēlāk ciemos būs arī Rīgas Igauņu pamatskolas vecāko klasu skolēni. Un liels paldies jums par to laipnu pieņemšanu. Bet jautājums ir sekojuši, vai arī Latvijas skolas nāk uz ekskursijām jūsu muzejā, lai iepazīsties par bēgļu gaitu stāstiem? Jā, muzeju ļoti plaši apmeklē skolēnu grupas. Nu, ir arī, varbūt šo veicina arī tas, ka skolēniem ir šī pieeja un ekskursijas ir bez maksas. Nu, un katrā ziņā arī tā skaitā, kad ir pavasarī, piemēram, skolēniem ir gan projektu nedēļas, gan jebkurā citā faktiska laikā, vairāk vai mazāk skolēnu grupas regulāri apmeklē Latvijas okupācijas muzeju. Jah, Läti okupatsioonimuuseumi
õpilaste grupid külastavad pidevalt, korrapäraselt. Ja üks asjaolu, mis seda soodustab, on muidugi see, et nende külastused on tasuta neile. Ja muidugi neil toimuvad ka teatud oma õppetöö kavas on uurimistööd. Ja mille kavad võivad olla siis väga seotud nende väljapanekutega, mis on siin okupatsioonimuuseumis. Drīkst papildināt. Jā. Es papildināšu arī to, ka muzejs darbojās no ziedojumiem, un viena no šīm ziedojumu programmām ir skola atbalsta programma. Attiecīgi skolēni brauc arī no lauku reģioniem un citām pilsētām, un viņiem tiek apmaksāta ceļa nauda, lai nokļūst muzejā. Tähendab nüüd video audiomaterjalide hoidla juhataja täiendas veel, et kuna muuseumi peetakse üleval suurelt osalt annetuste najal, siis annetused on ka, neil on teatud suunad, on sihtannetused, mis on nimelt just õpilaste toetuseks ja selle toetuse najal saavad ka maakoolide õpilased sõita siia ekskursioonile, neile ekskursioonid tasutakse ekskursiooni sõidukulud sellest sihtannetustest. Ja viimane küsimus oleks, et mina olen näinud seda, terve Tammepuu Eesti klubi on teinud seda niimoodi, et püüame teha nagu niisugust Läti, Leedu ja Eesti, ütleme need ketti, mis kunagi oli 89. aastal ja seda ketti nagu tahaksime jälgida ka siin, et me teeksime koostööd, kuna järgmine aasta on 80. aastapäev, kui Läti, Leedu ja Eesti kaotasid suure rahva hulga, kes põgenesid Nõukogude terrori eest. Et kuidas te näete seda koostööd Eesti, Läti ja Leedu vahel, et me saaksime järgmine aasta seda võimendada? Muusu centers, no igavnes pusses, tas nosime igavnes centraalis Padomes, on Tammepuu Eesti klubi pusses ir turpinat darbību par šo bēgļu temātikas tā virzienā, kā tas bija notika Baltijas ceļš kopējā no Igaunijas, Latvijas un uz Lietuvu. Vai mēs varam, kā ir jūsu viedoklis, vai mēs varam turpināt mūsu tāda kopsadarbību arī tā bēgļu jomā turpmāk, gan starp Latvijas okupācijas mūsēn arī turpmāk varbūt ar Lietuvas. Jā, es domāju, katrā ziņā, ka jā, jo faktiski arī vēsturisks pamats tam ir, jo tātad bija bēgļi gan no Igaunijas, gan no Lietuvas, tas no Latvijas. Arī, protams, ir atšķirības, ka, piemēram, vairāk igauņu aizceļoja uz Zviedriju nekā latvieši aizceļoja uz Zviedriju, tā kā ir kopīgas lietas, ir atšķirīgas lietas. Igaunijas atkārtotā padomju okupācija notika chronoloģiski agrāk nekā Latvijā, kur vēl 45. gada pavasarī, tā saucamā Kurzemes katlā, vēl bija iespēja izceļot no Liepājas un Ventspils un tā tālāk. Tā kā ir līdzības un ir atšķirības, gan viens, gan otrs ir pamats sadarbībai šo bēgļu tematikas risināšanā, pētīšanā. Jah, muidugi, see on hea mõte, sest kuigi tähendab ajalooliselt on meil olnud üks saatus, kuigi nüüd 1945. aasta kevadel see ajaloo käik oli veidi erinev, Eesti okupeeriti varem, seetõttu toimus see suur põgenemine sealt veidi varem. Lätis Kuramaa katlas toimusid võitlused veel 45. aasta kevadel, seetõttu inimestel oli Liepaja kaudu veel võimalik põgeneda või pikema aja jooksul sealt. Niisugust teatud erinevused on meie vahel, aga koostööd me selles suunas jätkame ja see on põhjendatud. Kas neil on Leeduga ka koostöö? Vai jums ir sadarbībā ar Lietuvu arī tā joma? Laikam pašlaik nav īsti. Käesoleval tegelikult ei ole. Zināms. Kas viskaksin niisuguse mõtte üles, et võiks võtta kokku järgmine aasta, olgu see 45 või 44, siiski okupeeriti kõik riigid, eks ju.
et kuigi 45 võib-olla said veel viimased põgeneda, aga tegelikult okupatsioon oli 44, et kas saaks teha järgmise aasta niisuguseks ühiseks ettevõtmiseks mingit viisi? Kas näeb võimalust? Ideja sekoissa ka just katsottiin just taadu duomuga arvut sakara toga nakoskat tiudes nyt sattutaan kada puus astundes mit kaadi no tuksus tevinsin sattutaan kada okupaatsias saakkuma kun lielas pieksanas no ikaunias varmut puuttuu lava tuoma satiktes vissem triim Baltias valstu pārstāvjiem, kuri darbojas šajā jomā. Nu, tas noteikti prasītu pirms faktiski precizēt un apzināt precīzāk to pētnieku loku, kas katrā no Baltijas valstīm nodarbojas ar šiem jautājumiem. Nu, mēs varam apspriest šo iniciatīvu muzejā un tad redzēsim, kā tālāk varētu šo jautājumu risināt. Ja būs attiecīgs atbalsts, tad nu, tas prasa arī tādu krietni organizatorisko darbu, vispirms neapšaubām. Ja es tā vienā brīdī nevaru tādu momentālu atbildi sniegt, bet tas ir risināms un ierosināms jautājums, protams. Tähendab, mõte iseenesest pole halb, tasub arutada, aga kõigepealt me peaksime määratlema nende uurijad, need teadlased, kes tegelevad selle küsimusega kõigis riikides ja siis peame arutama ka meie muuseumis seda küsimust ja see nõuab muidugi niisugust korraldusalast tööd, üsna põhjalikku ettevalmistustööd. No aitäh ja loodan siis, et sellega saame hakkama ja saame jätkata selles küsimuses, et oleks rohkem nähtavad. Balti kett oli just nähtava sellepärast, et neid oli 3 riiki. Lies paldies jums par atbildi un cerēsim, ka mēs varam tajā virzienā arī virzīties uz priekšu, tāpēc, ka savulaika Baltijas ceļš bija redzama ļoti tālu. Tieši tāpēc, ka tas bija kopējais pasākums visas 3 Baltijas valstīs. Un nodarbosim arī tajā virzienā, lai mūsu pasākums būtu kopīgais. Jā, tagad es domāju, ka mēs droši vien, kad kā muzejs esam atvērti, bet tas ir jautājums par šādas sadarbības un konferences organizācijas. Es domāju, ka varbūt arī tīri no organizatoriskā viedokļa, acīm redzot šādai iniciatīvai, varbūt ir jānāk arī tieši no jums, un tad jau mēs tālāk skatītos, kā mēs varētu atsaukties un veidot kaut kādas plašākas sadarbību šajā tēmā. Jah, meie kui muuseum oleme avatud sellisele mõttele ja kuna see nõuab niisugust peale hakkamist, siis ootame teiepoolset, ütleme, initsiatiivi sel alal, et edasi tegutseda. Aitäh. Ja nüüd siis lõpuks ma tahaksin tänada kõiki selle korralduse eest, eelkõige siis Harita Manitat, kellega me olime pikka aega oleme koostööd teinud. Suur tänu seda korraldamast, sest meil jätkub tänane päev veel konverentsiga ja ka muuseumi külastamisega ja ütleme nüüd, et Tammepuu Eesti klubi jätkab edasi ka selle teiste küsimustega ja suur tänu seda kõike korraldamast Riias. Aitäh! Liels paldies jums vispirms Harita Maniņai par mūsu šodienas tikšanas un tagad Tammepuu Eesti klubs turpinās mūsu darbu un arī cerēsim, ka mūsu šodienas turpinājums būs veiksmīgs. Paldies jums! Suur tänu ja meie kaamera taga on Tammepuu Eesti klubi koordinaator Evelin Sennet. Pie kameras ir mūsu Tammepuu Eesti kluba koordinaatore Evelina Senneta. Aitäh! Paldies!